jūs palīdzat? Jūs palīdzat arī biznesa plānus rakstīt, jūs arī naudas plūsmas kalkulēt, ko jūs palīdzat tieši tā tīri praktiski? Būtībā mēs palīdzam, viss, kas saistās ar finanšu vadību, kas ir arī biznesa plāns, kas ir arī naudas plūsma, kas ir sagatavošanās investīcijām, kas ir vispār finanšu pratība, bet tādā nevis personīgajā, bet uzņēmuma līmenī, sekot līdzi, nenonākt situācijā, ka pēkšņi naudas nav ko piegādātājiem samaksāt. Vēl viens uzreiz tāpēc jautājums radās. Jūs to savu klientu pavadat arī pēc naudas saņemšanas? Teiksim, ja līgums noslēgts aizdevuma līgums, pieņemsim ar automu uz 10 gadiem, vai jūs visus šos 10 gadus viņus tā kā uzraugat, ja tie ir atsevišķi? Kādi jums tie tās attiecības, līguma attiecības ir ar klientu? Tas ir ļoti atkarīgs no tā, ko klients vēlas. Ja klientam nepieciešams tikai apgūt naudu, bet tālāk viņš pats visu zina, tad attiecīgi, un ir arī tādi, kur diezgan salīdzinoši priekš mums vienkārši šie projekti, kur uzņēmējs zina jau, un viņš tā kā, viņam šī finanšu pratība ir, viņš seko naudas plūsmai līdzi. Tad mēs vienkārši palīdzam viņam piesaistīt naudu, jo mēs zinām, kā tur labāk to izdarīt. Bet, ja uzņēmējs mums palūdz, tā arī tikko mums bija, un pēc Jāņiem ir ieplānota tikšanās ar vienu uzņēmēju, kurš saka, man 3 uzņēmumi, man jau tur ir tāds bardaks izveidojies, grāmatvede, man tur naudas plūsmas nekāds nerēķina, plānotas milzīgas investīcijas. Vienkārši negribam tajā visā pazaudēties, kad pēkšņi vienā brīdī saprotam, ka ir liels problēmas. Un tad, attiecīgi, vai varam palīdzēt? Mēģināsim palīdzēt. Skaidrs, tas nozīmē, ka jūs varat piesaistīt arī grāmatvežus un tādus cilvēkus, kas, var arī, palīdzēt tieši tī praktiskā darbā. Ieteikt grāmatvežus varam, paši mēs neesam grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, bet, kas to zina, varbūt kādreiz būsim. Katrā ziņā ar finanšu vadību, plānošanu, ar to mēs noteikti varam palīdzēt.